Sveiciens draugiem visiem un visiem sekotājiem. Esam Somijā, Helsinkos, Bolt šovā. Domājām, uztaisīsim vienu epizodīti, pastāstīsim kaut ko par sevi, par mānekļiem, par produkciju, kāpēc mēs atbraucām un ko mēs gribam parādīt. Un, kaut ko vismaz par kaut ko par copi, lai nav tā, ka visu laiku ir tie joki un tas nopietnums nekāds nav. Tā kā, mēģināsim parādīt, kas mums ir, ko mēs piedāvājam, ko mēs gribam iedot, teiksim tā, šī gadījumā Somijam vairāk, jo par cik mēs Somijā makšķerējam daudz un mums ir arī kontakti šeit. Un tagad viņi var redzēt to, ko mēs viņiem piedāvājam pilnā klāstā. Tā kā, vakardiena bija traka, varbūt plaukti ir bišķi patukšoti. Nebijām gaidījuši uz tādu tā kā, teiksim, atsauksmi, jo otrajā dienā bija 27,000 apmeklētāji. Tā kā te bija vienkārši pārgāja pāri vētra. Šodien visi bēgļi galīgi kājas sāp, muguras sāp visiem. Tā kā, labi, tas sīkums, bet tātad, sāksim pa pozīcijām, iziesim cauri, parādīšu jaunumus, kas būs pie mums, kur mēs tā kā vairāk, teiksim, būsim tā kā dīleri, distribūtori, kā tas grib tā sauc, Sāksim ar laivām, jo ir tā, ka mēs arī varam pārdot laivas Latvijā Visionu, sadarbojamies ar Somu Visionu, pat cik mēs esam draugi. Tad tā produkcija no laivas uz laivu mēs pārspēlējam viens otram. Tā kā sāksim pie laivām, es parādīšu par stiprinājumiem, kronšteiniem, mountiem, kas ir domāti laivu copei, aktivtārgeti, megalaivi, panoptiksi un vienkāršāki, sarežģītāki, dārgāki, lētāki. Ejam, teiksim, jaunums, kas mums tā kā būs veikalā arī un pieejams ir mounti laivu copei, kuri ir mehāniski, kuri ir vienkāršāki. Tā kā, tie būs Fishit mounti, kas iet zem branda Germarket, kuri arī ražo elektroniskos, bet viņi ir ļoti vienkārši, cena ir ļoti pieņemama. Šis, pieņemsim, ir šāds mounts būs nulles leņķim, parastajam forwardam un downam viņu varēs izmantot. Tā kā diametra trubas mainās, tur tāds teiksim, ļoti praktisks un var redzēt arī, kad ir solīts, tā kā viss metāls iekšā un tas plasmas ar tāds solīts ir. Tad tāds pats ir perspektīvajam leņķim. Tas ir, kad devējs guļ un tu redzi perspektīvo, tā kā perspektīvajā skatā arī smuks, mazs elementārs solīts. Tā kā, tad ir kombinētais. Tad ir, kad uz viena, teiksim tā, uz viena stiprinājuma ir jau samontēts forwards kopā ar perspektīvo. Tas nozīmē, ka tev jau ir divi devēji uz vienas trubas virsū, gan priekšskats, gan perspektīvais skats. Un arī, viņam ir vairāki diametri trubas, tā kā var piemērot pie savas trubas. Tas būs par tādiem vienkāršākiem mountiem. Tad, viņam ir arī vairākas opcijas, tā kā perspektīvajam būs arī uz štangas virsū mehāniski regulējams leņķis. Tā kā tas jau būs pēc tam vairāk veikalā vai izskaidrojams vai paskaidrojams. Tā kā, opcijas ir ļoti daudz. Ja kādam interesēs, protams, izstāstīsim un palīdzēsim un viss būs super, baigi labā štela. Šitas ir no, viņš visās baigais mērķis. Tas ir no Germarketa jau viss pēdējais updates, pēdējais tā kā fināla produkts. Un, tā viņš izsās, šis ir elektroniskais. Tātad nāc Jāni tuvāk. Viņam ir divas opcijas.
forwards. Forwards tas stāv, kā forwardam ir jāstāv. To mēs neaiztiekam, tas visu laiku stāv. Bet perspektīvais šajā gadījumā ir elektroniskais. Un perspektīvajam ir 2 varianti. Šī poga, pieņemsim, kā, ja runa iet pa vižanu, ja, viņa ir ieliekama panelī iekšā. Šis ir tā, ka tu viņu vari regulēt viņam leņķi, tam perspektīvā devējam. Un iebūvēt viņu var arī panelī laivas. Pieņemsim, ja runa iet pa vižanu, tieši kā pa manu laivu, tad man tā poga ir panelī iekšā iebūvēta. Plus otrs ir, kad viņam ir vēl pults. Viņam ir uz pulti, un uz pulti tu vari darīt pilnībā tieši to pašu. Karājās kaklā vai kā, ja pieņemsim, tas atkarīgs no makšķerēšanas stila ir, ja tu ar perspektīvu makšķerē no purgala tikai, tad tev pults ir kaklā, respektīvi, jo tu neies atpakaļ uz paneli, braucot ar elektromotoru makšķerējot, tev pults karāsies šeit, un tu vari, ja tu makšķerē perspektīvā, tad tu vari skatīties viņā tā kā pults vēl. Plus viņu tu vari pielikt kaut kur, jebkur laivā turētāju, un vari nepasot nomest, vai kur te vērtāk makšķerējot. Tā kā tas ir viens variants. Šis ir tā kā elektroniskais perspektīvais. Tad ir otrs variants, jo šeit viņš ir kombinēts, uz vienas kājas. Viens variants bija, kad viņš ir visu uz kāju kombinēts 2 devēji. Uz laivas stāv arī man virsū, kad viņš ir pie elektromotora klāt, un es viņu regulēju ar pulti no vadītāja konsoles. Tā kā iekāpsim laivā, tad es tur parādīšu, kā šis te notiek tā regulācija. Otram variantam regulācija ir no stūres, no paneļa. Pults ir šeit. Un viņam regulēju es viņu no šejienes, respektīvi no paneļa. Tā kā viss atkarājās no tā, kāda stila makšķernieks ir, vai vispār makšķerē laivu. Tas kā vairāk par zivju meklēšanu un kā kuram ir ērtāk. Šeit varianti ar Germarketu ir ļoti daudz. Tur, ja būs kādam interese vai kādam vēlme, tad pie mums noteikti varēsiet atnākt, un mēs izstāstīsim un parādīsim, un kā tas viss notiek. Tas būtu pa Germarketu. Vēl viens mounts ir Tokomo, kas ir mehāniski jau trubā iestrādāts perspektīvā leņķa mounts, kas ir, respektīvi, tu leņķi maini mehāniski ar roku. Šis vairāk ir tā kā, teiksim, laivām, kurām negribās baigi aprīkot ar daudz akumulatoriem vai elektronikām, tad šis ir tāds tā kā jau mehānisks, kas regulējās, un viņam kājas arī stiprinās klāti parastais forward devējs, tā kā arī var sakombinēt, un viņš ir ļoti, teiksim, vienkāršs, un tā laišana ir ļoti, ļoti viegla. Tā kā tur arī otra opcija tā ir tā kā priekš mountiem. Sveiki, esam Zetrix standā pie Kaironiem. Tas ir budžeta klases kāds, kura cena ir no 100 līdz 140 eiro. Šajā gadījumā man rokās ir Swimbait Edition, tātad smagie kāti, kas ir domāti bigbaitiem. Viņiem ir dažādi garumi, ir spinninga, ir castinga kāti. Ir arī pelāģija speciāli domāta sērija. Šie 2 kāti, 76 un 79 garums, testā līdz 46 gramiem un 60 gramiem. Tā kā ir arī castingam šādi lielie, dažādi garumi. Viņi noderēs smagu mānekļu mešanai, viņiem ir ļoti liela rezerve jaudas ziņā. Šis konkrētais ir līdz 200 gramiem, bet esam metuši arī 300 gramus smagus mānekļus, protams, un ir ļoti ok. Un šie kātiem ir ļoti forša blanka, viņi ir ļoti elastīgi, ļoti stipri, un nebūs nekāda problēma milzīgas trofijas izvilkt. Pastāstīšu nedaudz arī par Flare, Zetrix Flare. Mums ir 5 dažādi modeļi, līdz 18, 14, 10, 7 un 5 grami.
Ja no 7 līdz 18 gramu 4 modeļiem visiem ir tubulārā spicīte, tad līdz 5 grami viņam ir ļoti, ļoti tieva, plāna, solīdā spicīte. Tiem, kam patīk ļoti smalkas, sīkas animācijas un principā arī mormišiņas, šis kāds varētu būt ļoti piemērots tām lietām. Visiem flare modeļiem ir Fuji sits riņķi, Toray Blanc, un arī Fuji kādu turētāji. Kā jau visos Zetrix modeļos, šie modeļi ir īpaši ar to, ka viņam ir šajā cenu kategorijā izmantots viss labākais, ko ir iespējams kādā iespējams. Un garākā versija, kas ir 86 līdz 18 gramiem, tika izstrādāta speciāli krasta copei, lai būtu maksimāli tāls iemetiens un maksimāli jūtīga. Tad pie ātrā džiga būs ļoti labi jūtama grumts. Esam pie foreļu stenda. Zetrix Bliss ir viens no jaunumiem, kas šogad ir ienācis tirgu, tātad ārējā foreļu cienītājiem. Šis kāds ir ļoti viņiem atgādinās rodeokraftu. Gan kortis, gan viss ir ļoti, ļoti, ļoti tūksta, ļoti tuvu ideoloģiju. Tas arī bija tas, ko mēģināja sasniegt Zetrix izstrādātāji, lai šis kāds viņam tieši atgādinātu rodeokraftu. Tad ir izmantoti sīgaidi riņķi, kas ir, teiksim, klasi nedaudz zemāk kā Torzai, kas ir Fuji. Un cenas kategorijā viņš ir apmēram 230–240 eiro, kas salīdzinot ar Japāņiem, jūs Japānu par tādu cenu nevarēsiet nopirkt, bet kvalitātes ziņā viņš absolūti neatkarīgs. Tad mums ir 4 dažādi modeļi, līdz 3, līdz 4,5, līdz 5 un līdz 6 grami. Zetrix Ethereal. Tas ir top kāds no Zetrix foreļu makšķerēšanai. Šajā kātā ir apvienotas pilnīgi visas augstākās tehnoloģijas, kas šobrīd tirgu ir pieejamas. Tad vislabākie riņķi Fuji Torzai, X40 Blanka, karbons, skeleton tipa rokturis arī no Fuji. Viņa būs super jūtīga un ar super augstu precizitāti un tālu iemetienu būs iespējams iemest. Tad šajā sērijā ir 3 dažādi modeļi, līdz 3 grami, 4 un 5, tur ar 0,5 gramu nobīdi. Zetrix Solver, tas ir kāds, kurš ir domāts cilvēkiem, kur negrib daudz tērēties. Tad šim kātam ir ļoti laba blanka, ļoti jūtīga un iekonomēts galvenokārt ir uz riņķiem un roku turētājiem. Principā kāda budžets ir līdz 100 eiro un te kā vienmēr ir viss labākais, ko var dabūt par šo cenu. Šajā gadījumā Solveram ir 17 dažādi modeļi. Jūs tur atradīsiet gan priekš Twitcha, wobbler animācijai, gan priekš džiga, gan priekš krasta copas, laivas copas. Tad starp 17 modeļiem jums būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko un par to nemaksājot pārāk daudz. Vēl viens jaunums no Zetrix, tas ir Headway. Headway ir Zetrix turpinājums grafīta līdera Aspro sērijai. Daudziem, kas ir patikusi Aspro, ir tas, ka viņš bija super viegls un ļoti jūtīgs. Paņemot šo kātu rokās, jūs uzreiz jūtat svaru. Pirmais, kas jūs pārsteidz, ir svars, ka viņš ir ļoti, ļoti viegls. Tajā pašā laikā viņš ir ļoti jaudīgs un ļoti jūtīgs. Un, es domāju, mūsu makšķerniekiem šis kāds būs viens no top selleriem, jo tā cena būs ap 220–230 eiro. Orsanero no Zetrix. Tas ir augstā gala kāds, kurā tiek izmantots visas jaunākās tehnoloģijas, kas šobrīd ir pieejamas tirgu. Ja jūs gribat budžeta evergreen kātu, tad šis būs tieši piemērots jums. Tā cena veikalā būs zem 400 eiro. Šeit ir gan Fuji Torzai riņķi, gan X40, gan 1100 TG karbons. Viss augstākās klases spoles turētājs. Orsanero šobrīd piedāvā tikai spinning modeļus, taču drīzumā būs pieejami arī vairāk casting modeļi, kas būs lieliski piemēroti mūsdienu live tehnoloģiju makšķerēšanai. Zetrix Avalanche
ļoti skaisti dizainiski kāti, ir ļoti augsta jūtība. Cenas diapazonā līdz 200 eiro, no 170 līdz 200 eiro atkarībā no modeļa garuma un jaudas. Tad šie kāti būs ļoti piemēroti tiem, kas ikdienā diezgan daudz makšķerē, jo tiem ir ļoti viegls svars un tie ir ļoti izturīgi. Ja pašā laikā šeit ir 25 dažādi modeļi, no kuriem 9 ir castinga modeļi. Ir vairāk modeļi, kas ir izstrādāti tieši priekš bobleru animācijas, sākot jau no 50 mm garuma līdz pat 140 mm garumam. Būs arī modeļi, kas ir ļoti piemēroti pelāģiskajai coplei. Šajā gadījumā šis ir castinga modelis 702 garumā ar testu līdz 38 gramiem. Viņš ir ļoti jaudīgs, ar ļoti labu elastību un salīdzinoši īsts rokturis. Dizainiski izskatās ļoti skaisti. Zerix Hellhound otrās paaudzes kāti. Otrajā paaudzē ir nomainījies nedaudz dizains. Kātiem ir augstākas klases karbons izmantots blankā. Tie būs ļoti piemēroti tiem, kam patīk makšķerēt ar salīdzinoši smagiem mānekļiem. Tie ir ļoti lieli jaudas rezervi, viņi būs ļoti jūtīgi. Viņi ir salīdzinoši ļoti viegli, ja mēs salīdzinām ar citiem ražotājiem. Tiek izmantoti sīgaidi riņķi un Fuji kāta turētāji. Garuma diapazons ir no 76. garuma līdz pat 98. garumam. Tātad katrs varēs atrast sev piemērotu garumu un sev piemērotu testu. Ir ļoti daudz gan spinning, gan casting modeļi. Tāpatās Hellhoundam ir pieejams specializēti modeļi, kas ir Swimfight Edition, tātad speciāli priekš lielajiem mānekļiem. Gan casting, gan spinning versijās līdz pat 240 gramiem. Tāpatās ir arī 2 modeļi, kas pie mums īsti vēl, nav iegājušies, jo mēs neizmantojam tādas mānekļus kā buldoni. Iespējams, kāds jau ir sācis pielietot, bet pamazām iespējams tas arī nāks līdz mums. Tātad tests ir līdz 350 līdz 450 gramiem. Un tāpatās ir arī viens modelis speciāli domāts džerkiem ar 74. garumu. Zetrix Hellhound Darkblood. Tas ir modelis, kas ir viena klase augstāks nekā mums pieejamais Hellhounds, parastais. Viņam ir jau augstāks pakāpes grafīts, nedaudz dārgāk riņķi un roku turētājs. Šiem kātiem ir arī ļoti skaists EVA dizains, un viņi ir nedaudz vieglāki nekā standarta Hellhound modelis. Tāpēc kā Hellhoundam šeit ir ļoti daudz modeļu, kur katrs varēs atrast sev piemērotāk. Šajā gadījumā Darkblood nav pieejami bulldogi, nav pieejami specializēti jerkbite, un maksimālais tests ir 240 grami. Šie kāti būs lieliski tiem, kuriem patīk pilnībā izbaudīt un just mānekli ūdenī, ko viņš dara, aiz kā viņš aizķerās, jo viņam ir ļoti augsta jūtība. Kaut kas bišķi no ziemas copes, ziemas, vasaras, varbūt nav diezgan populāri, bet pastāstīšu kaut cik bišķi, lai kaut kāds iespējas ir. Tātad Crap Whipheads. Ir 2 versijas. Ir slim versija, kas ir tā kā bišķi plānāks viņš ir, un ir fats vai parastā versija, kas ir bišķi tā kā drupnāka. Whipheads ir vairāk tā kā planējošs. Viņš tā kā vairāk planē tas māneklis, un viņam nav tā vibrācija, ka tas Whipheadam nav. Vibrācija viņam ir, bet nav tas trakais. Tā kā viņu praktiski izmanto visā copē. Viņš ir no 70 līdz 145 izmēram. Viņu izmanto asarim, zandartam, līdakai, gan arī vasarā. Ar viņu var arī no laivas ķert. Tā kā varbūt, jā, kā es saku, tas nav diezko populāri, bet arī ar viņu no laivas var ķert. Krāsu ir vienkārši atsežilps. Nezinu, pat, ja būtu jāizvēlās, nezinu, ko izvēlēties. 145, tā kā, jā. Tas jau ir vairāk noteikti kaut kāda lielāka zandarta un līdaga. Kaut gan arī maza līdaga mauc viņu iekšā, jo izmērs ir tikai 145.
Tas ir apmēram, lai mēs salīdzinātu, būtu kaut kāds mazais pikšadiņš, cūciņa maziņā. Tāds nebūs izmērs. Jā, un viņš ir planējošs, vairāk tā kā planējošs. Tad ir džigls. Viņš ir agresīvāks māneklis. Viņam ir tā vibrācija trakā, kad ir un viņš planē zemē, viņš tā kā ar galvu iet pa priekšu zemē, un tas dod tā kā tādu asu spēli, agresīvāku. Arī ar džiglu. Ar džiglu var ķert gan no ledus, gan no laivas aizslūru, bet pielietojums jau visam ir tāpat arī ar gumijām var ķert ziemā. Tā kā pielietojums viņam ir arī no laivas. Skaidrs, ka metiens viņam ir ļoti labs, viņš ir smags, viņš ir tā kā lode, lido tālu. Džigls ir no agresīvajiem ziemas mānekļiem. Un ļoti labs viņš ir trofejs asarim. Frap geko. Tas ir māneklis, kurš ir ļoti universāls. Var noķert jebkuru zivi, gan zandartu, gan līdeku asari. Iedomājies zivi, net virsū būs. Šie lielie, kas ir 10 colas un 6,9, viņi būs ļoti labi piemēroti mūsu līdekām. Viņiem ir ļoti plaša asti, kas taisa ļoti lielu amplitūdu. Tad viņi sāk strādāt jau no vismazākā ietīšanas ātrumā. Funkīši. Šie ir ļoti universāli mānekļi. Izmērā no 3,5 līdz 9 colām. Piemērot gan krasta copei, gan laivas copei. Tāpat tās arī ļoti daudz makšķernieki viņi izmanto pelāģiskai copei. Īpaši, kas šim māneklim ir, tā ir aste. Ja geko pats astes gals veido plašu amplitūdu, tad šajā gadījumā šīs rievas palīdz veidot lielu amplitūdu. Māneklis ieslēdzās pat no maza ātruma darbā. Šis silikons, kas tiek izmantots Funky Shed, ir salīdzinoši mīksts, un tāpēc arī copi realizācija ir ļoti augsta. Prezl. Šis māneklis galvenokārt ir domāts makšķerēšanai no laivām. Galvenokārt domāts tieši zandarta makšķerēšanai. Viņam ir šādas rieviņas, lai māneklis labāk saliktos kopā, tad, kad notiek copa. Frap trikītēli. Ļoti labs māneklis līdekai. Viņam ir twister aste ar salīdzinoši ļoti smalku spēli kā zuti. Izmēros 8 un 10 colas un ļoti plašu krāsu gammu. Tāpatās arī tiek pielietots Daugavā samu makšķerēšanai pelāģiem. Frap Funky Grab izmērā 8 un 10 colas. Šis māneklis ir īpašs ar to, ka viņam ir ļoti plaša aste, ļoti plata ar šādiem iegriezumiem. Šim māneklim astei liek taisīt ļoti plašas amplitūdas ūdenī. Viņš ļoti labi strādās tieši uz pasīvu zivi, uz ļoti, ļoti lēnu animāciju. Frap geko ir viens no visuniversālākajiem mānekļiem, kāds mums ir bijis. Un tāpēc tika nolemts uztaisīt Frap geko arī slaga versijā. Un šis ir Frap geko slaga. Izmēros 9, 8 un 7. Krāsu gamma ir ļoti līdzīga, kāda ir arī parastajiem geko ar vibro asti. Un īpatnība šajam ir tā, ka ir skaņas kapsula iekšā. Frap Dotī Dart izmēros 10, 8,5, 7,5 un 6 colas. Šis māneklis ir īpašs ar to, ka tam ir izmantots super soft silikons, kas ir ļoti mīksts, un ūdenī tas rada ļoti dabīgi skaistu spēli. Šie mānekļi būs lieliski tiem, kas ķer dropšutā un pelāģijā. Frap Flint 6, 5 un 4 colu izmērā. Šie mānekļi galvenokārt tikai dizainēti priekš džiga no laivas. Šī aste, viņa ir uz galvenā parastinājums un tās amplitūda ir ļoti, ļoti smalka. Tāpēc šos ieteicams izmantot ir ar lieliem svariem un ļoti ātrai spēlei. Frap Castle Minnow 4,5 un 4 colu izmērā. Šie mānekļi ir galvenokārt paredzēti tiem, kas mīl copēt no krasta. Viņi ir ļoti skaistas formas, svars galvenokārt pārnes ir uz priekšējo daļu un ir iespējams ļoti tāls iemetiens. Arī tie, kas mīl makšķerēt upēs ar diezgan lielu straumu, šie mānekļi būs ļoti piemēroti, jo
astes smalkā vibrācija izprovocēs pat viskaprīzāko zivi. Galvenokārt šiem pielietojums ir straumi un ļoti ātra animācija. No Frap jaunums uz Shaggy Hog. Tas būs peles 2 izmēros. Visi zina Miuras maus un visi gaida šo jaunumu no Frap. Šo varēs aprīkot gan ar Tricky Tail, gan ar Funky Grab, gan ar Funky Shed un Gecko mānekļiem. Tāpatās tiek izstrādāts specializēts māneklis ar dubulto asti, kas būs tieši priekš izmantošanas ar Shaggy Hog. Un viens no mūsu bestselleriem, somu roku darbs, ir Evabytes. Evabytes ir ļoti kvalitatīvi izstrādāta gumija pilnībā visām zivīm, plēsīgajām zivīm. Tagad viņiem ir jaunums ar makaroniņu galā, ja? Noteikti būs ļoti baigā bomba šis. Tagad uz izstādi viņš parādījās. Un tad ir tradicionālā V-aste, kas ir zandarta magnēts. Tad ir ļoti liela vibroaste. Kam patīk vibroaste, viņas var likt aiz pelēm, tad viņa būs ļoti liela vispār, bet paši ķeram uz viņām un pārējiem uz kaut ko citu ir ļoti grūti. Līdaka magnēts. Tad ir paddletails, parastā aste, kā paddletail aste. Pats esmu ļoti, ļoti daudz viņām ķēris. Gan Somijā, gan Latvijā. Un grūti, kas viņu aizstāja. Katram ir savējie mānekļi, ko viņš ķer, bet zinu pats daudzus makšķernieks, kas ķer tikai uz Evabytiem. Un tad pie mums vēl tas nav tik populāri, bet šeit ķeram un pats ķeru uz līdekas. Un tā ir V-aste. Viņa ir diezgan paliela, pasmaga, un aste ir ļoti, ļoti liela. Parādīšu līdz gumiju, cik viņa ir izturīga. Šis māneklis ir pēc 50 līdekām apmēram. 10 gabalas ir bijušas pāri 10 kilogramiem, un māneklis ir dzīves, vēl makšķerējams. Dzīves viņš nav, bet viņš vēl makšķerējams ir. Tā kā ļoti jau daudz ir atklājis, kā tu attiecies pret mānekli izvadot zivi. Vai tu viņu neto, vai tu viņu neneto, un līdz ar to arī mānekļa dzīves ilgums no tā ir atkarīgs. Evabytes vispār sākums bija lielas līdekas, lieli zandarti, plēsēji, bet no pagājušā gada sāka taisīt arī asaru mānekļus kādus te ar rilteilu, tā kā īstu asti, tā kā viņa ir tāda, ja. Šis māneklis vispār magnēts, es viņu sāku likt dropshotā. Viņš arī domāts, tā kā pelāģiskiem asariem ir pelāģijā ķert, un es viņu sāku likt dropshotā, un viņš grūti, ko pielīdzināt, lai ķertu laba izmēra asaru. Tad ir jaunais makaroniņš tagad, ja, kam ir tāds, vienkārši taisni atstīta. Un tas māneklis arī ir maksimāli līdzīgs divtiniei. Tagad arī uz izstādi ir iznācis arī V-aste, mazākā izmērā, kuru var likt dropshotā. Viņš ir, nav tā, ka es viņu baigi gribu paslavēt, bet es viņu paņemot rokās, es vienkārši gribās viņu mest ūdenī. Viņš ir vienkārši realistiski līdzīgs, mīksts. Viņš ir, nav slikta lieta, ko pa viņu pateikt. Tā kā tie ir kaut kādi pāris jaunumi, un viņi arī būs veikalā pie mums. Jā, kaut ko mēģinājām apskaidrot par produktiem un ko mēs darām un ko mēs mēģinām piedāvāt somu tirgumu. Un kaut kā tā, vienmēr pozitīvi, vienmēr smaidīgi, vienmēr atvērti. Un tas arī viss no mums pagaidām.